Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Darbs ir tava kalpošana Dievam. Šodienas rakstu vieta. Visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs, kas kalpojat savam kungam Kristum, kas nepareiz darīs, dabūs pelnīto atmaksu. Tur neuzlūko cilvēku vaigu. Kolosiešiem 3. nodaļa, 23. līdz 25. pants. Šodienas pārdomas. Latviešu valodas vārda strādāt etimoloģiskā izcelsme ir no krievu vārda censties, smagi strādāt, ciest. Savukārt krievu valodā darbs, rabota, ir cēlies no vārda vergs. Šo ietekmi viegli var izskaidrot, atskatoties vēsturē. Diemžēl starp mums vēl joprojām ir cilvēki, kas darbu saista ar ciešanām un verdzību. Taču pilnīgi atšķirīga ir šā vārda nozīme Dieva tautas ebreju valodā. Vārds avodah nozīmē gan darbs, gan dievkalpojums. Tas norāda, ka jebkurš darbs tika uzskatīts kā kalpošana Dievam. Un tas nozīmē ne tikai ekscelenci un kvalitāti, bet arī apziņu, ka Dievs ir klātesošs katrā mirklī. Apzinies, ka Dievs ir tas, kas tevi ir apveltījis ar visu labo, kas tev ir. Viņš vēlas, lai tu esi labs namturis. Lai tu visu dari kā viņam un kopā ar viņu. Citiem vārdiem sakot, lai tavs darbs kļūst par pielūgsmi tavam Dievam. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka reizēm esmu kļūdaini domājis, ka darbs ir smaga nasta. Es pakļauju tev savu darba ikdienu un apņemos visu darīt kā priekš tevis. Paldies, ka tu esi ar mani katrā mirklī, lai svētītu manu roku darbu. Jēzus vārdā. Āmen.